visiem! Sveiki! Esam atbraukuši uz Abavu, vēl spinningošanas sezona īsti nav sākusies tā, lai no laivas varētu, tad var pasēdēt arī ar fīderīšiem. Mērķa zivs droši vien vimba. Jā. Bet, ķersies, ja kaut kas jau būs labi. Diena pagaidām forša. Esam atbraukuši te pie drauga Jāņa. Tādā izvēlējāmies vietu, kur nebūs kolhols. Šoreiz pat vimba nav svarīgāka, lai var pasēdēt pa mierīgo, lai nav ļaužu barā. Jā, vieta arī neko neatšķirās no lielups, tā kā tik cik bišķi izmērs savādāk, bet viss saka, ka zivs ir tāds pašs. Jā, tā redzēs, vai Abavas vimba mums padosies vai nē. Ejam ķert. Tā, Rolandam pirmā zivs. Jā, gigantiska rauda. Rauda. Rolandam pirmā zivs kaut kāda jau varētu būt vimbiņa. Un cev ārā. Urā! Rezultāts atklāts. Tādi arī te dzīvo. Tā, mums ir jau rauda, vimba, vīte un tagad arī asars. Tā, kaut kāds laiciņš ir pagājis, vējš pieņemās spēkā, lai video vismaz kaut ko varētu dzirdēt, ko mēs tur pastāstam, mēs slēpjamies starp egliem. Bet mums jau ir raudas, vītes, Pa vienai vimbai. Viens asars, un vimbu ir tieši tikpat daudz, cik šeit ir makšķernieku. 2 makšķernieki, 2 vimbas. Un apmēram 2 stundas pagājušas. Bet forši, Jā, galvenais, ka labi pavadīts laiks. Zivs gan jau kā būs vēl. Nē, tāpat forši, jā. Svaigā gaisā un sopēt forši. Jā. Ejam turpināt. Vēl viens asars, nabaks ierīs. Lūk, viena norāvās un vēl viena ir. Super! Šodien pirmā copīte šim fīderim. Izvilkta arī pirmā vimba uz viņu. Baigi patīk. Viegls, foršs, tiešām patīkams, jūtīgs. Priekš savas cenas vienkārši ideāls. Un šī jau ir pārbaudīta vērtība ar lielāku testu, tālākiem metieniem. Šī upē pat tāds nav vajadzīgs. Bet, jā, šis ir jau ar kaut ko jaudīgāku var padarboties. Pusdienlaiks.
laiks bojājās, vējš ar vien stiprāks, bet pēc pusdienām vēl viena vimbiņa ir. Par barību izmantojam salmo vimba garnele un kaut kādas Rolanda slepenās sastāvdaļas. Tā, un par ēsnu mums ir baltie tārpi, ir sliekas un roļam liekam bišķi motils. Vēl liekam putuposta bumbiņu ar uz āķi. Yes, nu beidzot ir otrā. Nu, roļi nav tik aktīvi kā lielupē, ja? Nē, šodien gan savādāk. Nu neko. Nu, vēl viena vimbiņa. Vēl viena labs izmērs. Nu, visas vimbas uz šādu kombināciju. Jā, var redzēt, ka uz tārpiem ir copēts. Jau bija atrasts, ka pirksti tādi. Ļoti labs izmērs. Cerams, šito iemetīšu uzglabājumā tīkuņā. Divas aizmetu garām. Nu, rekur vienu fīderi šodien esmu aprīkojis ar inline sistēmiņu, tālāk fīderu gumīņa un tad pavada. Barotavs, protams, varēja būt vieglākas, karš nav. Un otrs ir ierastais čaiņika variants ar pretsavērpēju, barotavu, griezals un tālāk pavada. Jau kādu laiku mērcē lietus, norma jau ir izvilkta, bet ir aizmestas garām, līdz ar to uzturamajā tīkuņā vēl nav norma. Vēl bišķi pasēdēsim, bet tas lietus sāk ļoti nepatikt. Rekur mums te konkurence uzradās. Vietējie arī nāk uz šopīti. Forši. Rekur vēl iespējams, ka noslēguma vimba. Nu, arī uz otru kātu vēl noslēgumā vimbiņa. Jā, nu to laikam točmērs. Skaisti pacapēts. Norma brauc uz mājām un bija vēl ko pavilkties. Bija forši. Taisamies mājās, esam slapji, nedaudz nosavuši, bet apmierināti. Jā, zīves ir noķerts. Forši. Nebija tur razdāča kaut kāda, ka tur, velk, bet beigās tomēr
Man kaut kādas 11 zivis, Roļam bišķi mazāk. 7 brauc uz mājām man, kaut kādas paņēma arī, 4 paņēma arī Roļa uz mājām. Tā ka, es nezinu, forši. Bija patīkami pārmaiņas pēc no spinninga pasēdēt arī ar feederīšiem. Varēja būt tikai sausāks. Jā, varēja, bet visu nevar gribēt. No rīta bija saulīta, pēc tam lietutiņš. Tad labi, ka sniega nebija, ne? Jā, es patīkami pārsteigts par Somo jauno feederīti Spartan. Tiešām, priekš savas cenas, es domāju, ka tur viss viņam ir baigi kārtībā. Ko es vēl varu pateikt? Copēt ir forši. Jā. Paldies Roļam pa copi un laižam mājās. Čau! Čau!